Tā ir mūsu kārtējs mēģinājums uzfilmēt atskatu no FTF. Īsumā es nesen atbraucu no Daugavpils, kur es nosvienēju jau jauno gadu ar savu ģimeni, un es nezinu, kāpēc mēs nevaram sēdēt mājās, mums ir kaut kāds jauniešu entuziasms vai maksimalisms, līdz ar to mēs visi esam atpakaļ uz Rīgu un gaidām 12, lai minētu Mīklas. Tā, mēs redzam pēdas, tad te kaut kas bija. Mūsu pirmā vieta ir tornis, bija vistuvāk pie mums. Tā kā cerams, ka būs. Tāks, mums liekas, ka mums ir 5,5 no 7 skaitļiem. Un pirmais vienkārši random atminējam torni. Bumbu tornis laikam. Tā kā mēs jau redzējām pēdas. Tā kā iespējams ir īsta vieta, varbūt arī nē. Jā, tā kā 1 no 7 jau ir. Tagad mēs braucam pie tā veikalā. Es tikko izmetu komandas biedru uz Luksusforu, un tagad es braukšu aplīt. Es nezinu, vai tur varētu iestāt vai nē, bet viņš izkāpa, es stāvu Luksusforā, tā kā drīz viņu pakiešu. Tā, ko es jau redzu? Es jau redzu mašīnu uz avarīkām un visi lurpa logu. Tā, mūsu nākamais variants, ka tas ir Andrijas sala. Tā kā mēs tagad mēģinām kaut ko saskatīt. Bet no variants tāds 50-50. Tāks, mēs esam vienkārši visi slapja. Mēs bijām Andrijas salā un mūsu minējums bija garām. Tā kā braucam tālāk uz Mangaļu salu, uz to vietu, kuru mēs precīzi zinām. Mēs pat zinām ieju, kur mums jāiet. Tā kā jā, bet, laiks ir tāds, kāds ir. Tā, tas ir mūsu 1,5 punkts. Mēs ejam uz to Mangaļu salu. Jā, koferi mēs atradām, bet tālāk neatradām, tagad ejam uz bunkuru. Tā kā mēs zinām it kā precīzi lokāciju, bet skatīsimies. Šis ir mūsu 5. vai 6. bunkurs. Pagaidām mēs vēl tālu nekur netikam un esam joprojām Mangaļu salā. Pārējais komandas palika jau kur te, a mēs aizbraucam tālāk. Šitā ir mūsu 7. bunkurs, 7. bunkurs. Tā kā tagad jābūt īstajam. Es dziedu izmisumu tavu balsi. Tāpēc, ka man zāja balmēs, esam 4 stundas papisuši vienkārši. Un saproti, ka līdzi, ka tās valsts papisienas būs Ušakova ķepkā? Jā, es to visu saprotu. Nē, tev vienkārši atsimēties. Tā kā labi, mēs joprojām meklējam skaitli. Mēs tagad esam pie šī paugura. Es nezinu, kā viņu nosaukt. Un tā kā pārējais komandas neatrada skaitli, tā kā te nav viss tik vienkārši. Un ir laikam 8 no rīta vai 9 jau. Mums ir tikai 2 no 7. Par pārējām lokācijām mums vispār baigi nav nejausmas. Jo izrādījās, ka mēs nepareizā. Tā kā vēl drusi un mēs braukšu mājās gulēt. Un mums nav nejausmas, kas par durvīm, kas par halātu. Tā kā izmisums jau vienkārši līdz šejienei. Laiks ir vispār ļoti fantastisks, ir ļoti silti, saulītē, tā kā baudām, sauļojamies, uzņēmām D vitamīnu. Tā kā viss ļoti forši. Pasakiet mums, lūdzu, kur tu meklē skaitli. Ja komandas neatrada, tad nav uz laivām, nav uz infostenda. Un mums liekas, ka augšana nav jākāp. Es vienkārši tāpat uzkāpšu. Jo savādāk, ja sēdēt mašīna minēt Mīklas, es tur aizmukšu. Mūsu mēģinājums numurs 3000, mūsu vēstnes 3500 atrast. Tiešām, paldies draugiem par palīdzību. Tagad šajos krūmos mēs meklējam skaitli. Tā kā, pa to laiku, kad mēs atradīsim skaitli, es domāju, jau lade būs vaļā. Tāks, tagad sākās īstā skriešanā. Tā kā NLP atvara lādi. Tāks, mēs atbraucām uz to randiņu vietu. Tā kā bez hintiem es to neatrastu.
Nē, nu reāli viss slikti. Mēs atbraucam uz Stikla kalnu. Un es domāju, nu, 5 sekundes un viss, bet ne. Kroči, ja tur tiešām rakstīts, ka ir jāzvanā, tad tas ir tas, ko es negribētu. Es redzu sarkanu jaka, tā ka iespējams tur ir komanda gan jau sanāks. Bet man introverta personība negribētu nevienam zvanīt. Tā ka mēs nedaudz pamulsinājām, es nedaudz pamulsināju, ko tas ir teikt. Es redzēju! Saka, ka man nometa. Bet es pamulsināju kaut kādus vietējus džekus. Un jā, tagad mēs ejam pie kaut kāda stieņa. Bet es vēlos negribu nevienam zvanīt. Karoči, jau šis bija raicīgi, jo čalīts ar indiešu akcentu, kā Roberts to minēja. Un viņš teica, ka viņš pēc 5 minūtēm būs pie Zodarza entrance. Tā kā mēs skrienam. Piegāde. Labdien, labdien. Labdien. Pirmā darba diena tikai nemāko pa somu īstoties. Mēs pilnīgi skrējām. Opā. Es kam jāvar vaļā. Pats ir tepat baldas, redzi, trešā vieta. Tas mums? Paldies! Šreiz bija labs. Paldies! Mūs ielēdz